Tā šodien pie mums sarunā atkal ir ieradusies ārste narkoloģe Ilze Maksima, un mēs šodien turpināsim sarunu par kognitīvu behaviorālo terapiju. Pastāstiet, kas ir šī terapija un kas ir tās pamatā? Jā, varbūt šo netik viegli saprotamo nosaukumu kognitīva behaviorālā es biežāk satiekoties ar klientiem pārtulkoju latviešu valodā izzinošā uzvedības, jo te ir runa kognīcija, tātad es izzinu, es saprotu, es iedziļinos domās un domāšanā, un šī te behaviorālā daļa ir šī mana uzvedība. Uzvedība, ko es daru, kā es daru, sasaistoties ar to, ko es domāju. Un kas ir, varbūt man bija uzrunājoši šajā terapijas metodē, tāda diezgan saprotama sakarību meklēšana un skaidrošana, kāpēc kādā situācijā es varbūt rīkojos šādi vai citādi, kā es jūtos kādā situācijā šādi vai citādi. Un, ja raugamies uz šīs terapijas pamata ideju, tā ir spēja identificēt savas emocijas, to, kas ir tas primārais, senatnais, kā es varēju izdzīvot, kā evolūcijas ceļā, kā jebkas, kas es esmu bijusi, sākot no tās amēbas līdz tam rāpulim, no rāpuļa līdz zīdītājiem un tālāk līdz cilvēkam, kā es varēju nodrošināt savu izdzīvošanu, bet jau esot šobrīd šajā cilvēka pozīcijā ar šīm te virssmadzenēm, kas nodrošina tādu apzinātu domāšanu un apzinātu rīcību, kā varu savienot savas emocijas, savu domāšanu un domāšanas virzienu ar to, ko es darīšu, kāpēc es to darīšu. Tātad jūtas, domas, uzvedība, un starp šīm lietām bultiņa iet visu laiku abos virzienos. Un bieži vien, kad es varu saprast, kad man ieslēdzās šis te mehānisms, ja es nonāku kādā situācijā vai ir kāds cēloņa notikums vai triggers, kā to mēdz teikt, es piedzīvoju savās atmiņās iespējams kaut ko netik tīkam. Bet, protams, vispirms jau ir kāda primārā pieredze. Piemēram, ja es satiekos nezinot, ko nozīmē suns, un tas pirmais suns ir tāds biedējoši agresīvs vai skaļš, un es kā bērns, diemžēl, varbūt nobīstos no šī notikuma, un es to atceros. Tas ierakstās manā atmiņā, un es augu, varbūt dažādi veidoju savu dzīvi, bet kaut kā neviļus izvairos no suņiem, vai man suņi izsauc kādus ķermeniskas sajūtas, es ieraugu suni un mana sirds sāk pukstēt ātrāk, kas īstenībā nozīmē, ka caur šīs domas un emocijas un notikumi mana rīcība ir vēl viena komponente, mans ķermenis, kurš sniedz šo informāciju par to, ka manī kāda emocija sāk jau diktēt fizioloģiskus procesus. Un tātad es ar šo notikumu bērnības satiekos kaut kad varbūt jau pieaugušā dzīvē, bet man parādās pātrināts pulss, man sāk svīst rokas, man paliek varbūt dulla galva, es sāku ātrāk elpot, un es īsti varu nesaprast, kas tad īsti ar mani notiek, bet ceļās trauksme, un citreiz es varbūt to suni pat redzu un neredzu, varbūt es viņu vispār kaut kur dzirdu. Un šī ir tā doma, ka šīs manas atmiņas un šīs ļoti aktīvās reakcijas un mūsu signāla sistēmas pilnīgi patiesas, normālas darbošanās mehānismus kaut kādā ziņā ir par mēru, un dzīves laikā tas sāk ietekmēt manu kvalitāti. Kā šis terapijas veids var palīdzēt? Tieši, ja mēs runājam par atkarībām, es saprotu, ka šī terapija var palīdzēt daudz un dažādos gadījumos, vai ne? Bet tieši, ja mēs runājam par atkarībām, kā tas var palīdzēt atkarību gadījumos? Jā, šeit ir tā doma, ka cilvēks var atpazīt gan savu domāšanas virzienu, gan to, kādas ir šīs emocijas, kuru piedzīvošanas rezultātā viņš nonāk līdz uzvedībai, es iedzeršu alkoholu.
Jo šeit ir līdzīgs tas aplis. Tātad darbā man varbūt bija liela slodze vai uzkliedza šefs. Es atnāku mājās, es jūtu nogurumu, es jūtu nomāktību, es jūtu pazemojumu. Šīs ir sajūtas, kas man rada lielas, pat skumjas savā ziņā. Kaut kādā ziņā man tās rada pat bailes, ja nu mani atlaiž no darba, un lūk, reku parādās jau doma, kura uz manu nākotni ietekmē ļoti dramatiski. Un cilvēkā šīs domas var sākt parādīties kā tādi spilgti sarkani baloni, salūta lampas, un šīs domas to cilvēku pārņem. Un kā to atrisināt, ja man nav ja man nav informācijas, kā es to varētu atrisināt savādāk. Ja? Es neesmu pielietojis varbūt šos KVT terapijas principus, es varu izdomāt, ka es varu iedzert. Kaut kas man teica, ka tā palīdz, ka tas strādā. Es iedzeru korņaciņu vakarā un visas šefa pāri darītais man ir aizmirsies. Un es to izdaru. Mans loks ir noslēdzies. Man bija notikums, man bija negatīvas emocijas, man bija šīs te automātiskās negatīvās domas, varbūt arī ķermenīs, jūtu sasprindzinājumu, tādu ļoti lielu uzbudinājumu, un man bija liels nemieris, arī ķermeniski, kā es to jūtu. Un mana izvēle bija iedzert. Es iedzēru, ķermenis atlaida, domas pajuka, kaut kur miglā, kaut kā. Varbūt es vēl izdomāju kādu rupju vārdu pateicu, izlādes variantam. Bet principā es varēju ar šo problēmu tik galā. Šis loks noslēdzās un manī parādās jauns mehānisms, kā es varu tikt ar problēmām galā. Bet šis mehānisms ir nepalīdzošs un kognitīva behaviorālā terapija ļauj tomēr katrā no šiem punktiem iedziļināties vairāk, lai saprastu, kas notiek, kāpēc tas tā, vairāk saliekot cēloņu sakarības, un ko šajā visā var ietekmēt, lai uzvedība tomēr pamainītos uz kaut ko citu. Ja? Jo citreiz cilvēki var arī domāt, visas domas manējās, tātad viņas visas ir īstas. Ir dažreiz mūsu smadzenes ģenerē tādas brāķētas domas. Viņas ir pārspīlēti intensīvas, jo viņas uzklausījušas un piefiksējušas, identificējušas emocijas, kuras no atmiņām saka bīstami, neder, tā nevajag, bet šīs emocijas viņas ir jādzird, jāsaprot, bet bišķiņ jāpašķiro, ko man ar to darīt. Jo, ja es esmu, man ir kāds pazemojis, vai nav novērtējis manu darbu, nevis es eju un pieņemu to, ka tas tā ir. Es varbūt izdomāju, kur es šo novērtējumu varu gūt. Es atceros, ka tomēr nav tā, ka šodien šefsam varbūt kāja sāp, un viņš uz citiem, varbūt uzbļauj. Tad es pat apskatos, ka varbūt stāsts nemaz nav par mani. Es savu darbu taču esmu darījis ļoti jauki un atbildīgi, bet šodien šefs ņēma un šādi. Es ņemu talkā dažādus citus skaidrojumus, kā es ar šo situāciju vēl varētu tikt galā, un izrādīsies, ka alkohols nemaz nav vienīgais veids, kā es varu ar savu problēmu tikt galā. Un beigās ir labi, ka man ir saraksts no 10 līdz 30 lietām, ko es varētu darīt tā vietā. Ja viss ir neīstenojams no tā, kas ir tajā sarakstā, paliek alkohols, tad tur vairs nav variantu, tas ir vienīgi. Bet tā problēma ir tad, kad cilvēkam šī pieeja un neizmantotā terapijas metode ir apstiprinājusi visu laiku vienu šo ritējumu, ka problēmas es risinu tā. Bet tā terapija mēģina ritināt to kamolīti drusku savādāk, kompleksāk, bet pamatā cilvēks tiek informēts un mācīts atpazīt savas emocijas dažādās situācijās. Jā, manuprāt, tas ir ļoti vērtīgi, jo šī terapija tiešām var strādāt gan kā terapija palīdzoša situācijā, gan cilvēkam arī palīdzēt nākotnē. Vispār ar jebkurām situācijām kļūt apzinātākam un uzdot sev kādus jautājumus. Tas tieši tā.
Jā, patiešām ļoti vērtīgi. Bet kā šī terapija, varbūt jūs varat vienu piemēru ar situāciju, piemēram, cilvēkam visu laiku galvā nāk uzmācīgas domas, teiksim, es nezinu, iedzert, teiksim, vai uzsmēķēt viņam kaut kādos brīžos. Un, kā šī terapija, kaut vai ar vienu piemēru, kā varbūt cilvēkam pašam apturēt šo domu? Jā, ja mēs raugamies par šīm atkarības tendencēm, tā tad ir kāda doma, kura tik ļoti ir iestaigājusi šo īsceļu starp baudu un to, kas man ir jādara, ka šajā mirklī, ja es par to runāju, es varu veidot sev dzīvē atgādnes savā telpā, sev uz rokām, kaut kur vidē, kas man var atgādināt, ka varbūt es varētu rīkoties savādāk. Un kas ir savādāk? Tātad, ja man gribās iedzert, es saprotu, ka tas ir kaut kas no šī iestaigātā ceļa, bet man ir arī informācija, ka mana iedzimtība ir nelabvēlīga, ka man ir tāds arī, varbūt depresīvs noskaņojums, man ir tādi riski kādai fiziskai veselībai, par kuru būtu jāpadomā un alkoholu jāņem nost, vai arī man ļoti nepatīk šī uztūkusī seja no rīta, bet šobrīd tā kā gribās. Bet man ir šī atgādne, ka tagad, tad, kad man gribās, es varētu darīt kaut ko citu. Ļoti labi pie šādas tieksmes vai gribēšanas ir, ja cilvēks varbūt veids kaut ko fizisku. Citam palīdz pietupieni, citam palīdz aiziešana varbūt uz virtuvi, uztaisīt sev kaut ko patīkamu. Piemēram, tēju uzvārīt, varbūt paņemt kādu medus karoti klāt, varbūt arī padzerties kādu garšīgu ūdeni, kas viņam der, vai varbūt man ir jau sagādāta limonāde šādām situācijām, ka es parūpējos par sevi savādāk. Jo ja mēs tā runājam par šo tieksmi, viņa ilgst varbūt 10-15 minūtes. Pat īstenībā viņa nevelkās cauri dienu, es visu laiku gribu. Nē, es gribu tad, kad mans fokus ir vērsts uz tūlītēju tādu baudas iegūšanu, un man nav alternatīvas, ko tajā mirklī darīt. Līdz ar to pārslēdzot uzmanību uz kādu citu uzdevumu, mana tieksme atkāpjās. Viņai nav tāda jauda noturēt manu apziņu, ja mana apziņa fokusēta darbojās citur. Ja man, piemēram, ir arī trauksme, ja, tad ir kaut kas tāds biedējošs, man kāds piezvanīja vai es domāju par kaut kādu gaidāmo, atkal šajā gadījumā es, vai man gaidāms eksāmens, ja, vai uzstāšanās, es varbūt tajā mirklī varu apzinot savu šo trauksmes sajūtas kāpinājumu, atcerēties par fizioloģiskām lietām, kas palīdz man mazināt trauksmi, un tā ir elpošana. Cilvēkam vienmēr līdzi esošs kolosāls glābjošs instruments, kuru nevienmēr mēs varam izmantot pareizi, ja mēs nezinām, kā, piemēram, šo elpošanu pielietot. Jo, piemēram, pie trauksmes cilvēks var sākt no šī adrenalīna un uzbudinājuma elpot ātri un īsi, līdzīgi kā tas ir, kad mēs skrienam. Ja? Bet es sēžu krēslā. Es gaidu savu prezentāciju un es nekur neskrienu. Tātad mans skābeklis nekur netiek īsti izmantots. Bet elpošana sāk palikt daudz intensīvāk, jo es satraucos. Un šajā mirklī notiek fizioloģiski procesi, kad cilvēkam mainās kaut vai šis te pH līmenis asinīs, un cilvēkam pēkšņi elpošanas sistēma saka, man skābekli nevajag, man vajag CO2. Pa daudz ir tā skābekļa, un cilvēks pat sāk smakt nost. Un šī te dziļā elpošana ir tā, kas palīdz vielmaiņai izlīdzsvaroties, kas palīdz pat parasimpātiskai nervu sistēmai mazināt sirdsritmu, asinsspiedienu, un šī ir tā izzinošā uzvedības terapija dzīvē. Es zinu, ka dziļā elpošana palīdz, jo tam ir skaidrojums, bet es iemācos sev atgādināt, kurā situācijā man šī elpošana varētu būt noderīga. Un lūk, ja es varu paelpot, ja es varu varbūt atcerēties par kādu apzinātības treniņu arī dzen, un
trauksmes situācija garām, un es varētu no šīs alkohola devas noteikti atteikties. Jo es tiku galā pati, un šī ir laba sajūta. Tieši tā, jā, jo šis tiešām arī tāds vērtīgs darbs, ko īstenībā var izmantot jebkurā vietā. Visur. Kurā situācijā arī pat īstenībā jāizdomā, es saprotu, arī tāds glābšanas plāns, kad ir kaut kāda milzīga stresa situācija, kas ietekmē, teiksim, cilvēkam ar atkarībām, viņam pirmā doma, tūlīt ķeršos pie glāzes vai cigaretes, tad viņam ir tas glābšanas plāns izdomāts, ko viņš dara tādā brīdī, vai ne? Un noteikti katru lietu vajag ar kaut ko aizstāt. Tieši tā, ļoti, ļoti precīzi noformulējāt, jā. Jo, ja es domāju par vielu lietošanas pārtraukšanu, tātad pēc būtības kādu savu dzīvē esošu lietu, kas ir ieņēmusi diezgan svarīgu vietu manā dzīvē, es ņemu nost. Jā, pēc visiem kritērijiem slikta lieta nebūtu vēlama, bet es viņu izmantoju, jo man likās, ka tas man ir palīdzoši. Un pēkšņi ir secinājums arī man pašai, ka jāņem nost. Tur paliek tukšums, un cilvēks ar tukšumu nevar dzīvot. Viņš tik un tā jutīsies slikti, jo nav šie kompensācijas vai alternatīvie mehānismi. Un bieži vien cilvēki, nedarot tā mērķtiecīgi un apzināti šo kognitīvo procesu, ieliek tajā tukšajā vietā kādu citu atkarības formu, kaut vai, piemēram, darbu. Arī tā var būt atkarības forma. Tātad es lietoju alkoholu, bet tagad es viņu pārtraucu, jo bija kāds iemesls. Bet tagad, jūtoties vainīga, es sāku pārstrādāties. Un es strādāju un daru vairāk. Un vienā brīdī man ir līdz kaklam. Es esmu izdegusi. Es metu nost darbu, bet ko es tur, ar ko es varu viņu izmest? Atkal. Es aizēju kādā lietošanas periodā. Un bieži vien ir dzirdēts, šis meistaram ir zelta rokas, bet, kad dzer, tad mums visiem ir jāgaida. Tieši tāpēc, ka viņš laikam nemāk pateikt nē un atrast alternatīvu tam, ko viņš izņem ārā, bet kas būs tajā brīvajā vietā. Jo, ja es tur tikai darbu ielikšu, man būs slikti, bet ja es tur ielikšu hobiju, es ielikšu varbūt kādu mācīšanos, varbūt kaut ko, kas saistās ar ģimeni, kaut kas saistās varbūt arī ar darbu drusku, bet vienmēr jāatcerās, ja es aizvietoju atkarību, man jāatrod kaut ko, kas ir ļoti priekš manis. Nevis visiem labi, man labi. Un tas nav gluži egoisms, tā ir tāda adekvāta aizvietošana. Arī hobijs cilvēkam, principā, viņš ir tikai priekš sevis, pavadot laiku. Ja kādam arī pēc tam tas nodara ļoti jauki, bet, piemēram, kaut vai makšķerēšana vai pastaigi pa mežu, kuram tas tā īsti noderēs? Nevienam, bet pašam cilvēkam tas ir nenovērtējums meditācijas veids. Tā kā arī šeit līdz cilvēkiem esot jāsaprot, ka varbūt atkarīgais, ejot savu atvesaļošanās ceļu pēkšņi, pateiks, tagad es sākšu makšķerēt un es braukšu, un šīs 2 dienas vai cik dienas būs tikai manas. Jā, tās tā var būt, jo pirms tam viņš 2 dienas dzēra. Es domāju, ka šo noteikti cilvēki pieņems labākā šīs 2 dienas aizvadītas kaut kādā neprātā. Un tas ir droši vien daudz nepatīkamāk. Mēs runājām par to, cik svarīgi tomēr to atkarību vai kaut kādus tos sliktos ieradumus, kurus mēs gribam mainīt, aizstāt ar kaut kādu citu nodarbi. Un tai vēlams ir jābūt kaut kādai pozitīvai nodarbē, lai mēs maksimāli gūtu no tā iegūmus, nevis atkal iekrist vēl vienā atkarībā. Bet mūsdien tajā straujajā pasaulē cilvēki vispār aizmirst, kā ir klausīties sevi un nemaz īsti nedzird. Un citreiz cilvēkam pajautā, kas tev vispār patīk vai ko tu gribētu darīt, viņš pat īsti nezina. Vai šī terapija kaut kādā veidā var palīdzēt arī cilvēkam sazināties ar sevi un nonākt līdz tiem patiesam, kas tad man patīk, nevis kaut kur Instagramā redzēts vai kaut kur noskatīts, bet kas ir tieši priekš manis? Jā, šī palīdzība tiešām var tikt sniegts caur to, ka cilvēks vairāk nofokusējās uz savām emocijām, uz to iespēju katru emociju atbilstoši sekt vai viņai atbildēt. Jo, piemēram, ja cilvēks jūtās dusmīgs, ļoti palīdz sports. Sports palīdz, tas tā dabisks tās dusmu izlādes veids, jo vajag to enerģiju kaut kur likt. Bet ja cilvēks ir saskumis, ja varbūt viņam pat ir bail,
sporta zālē nebūs labi. Viņš izdarīs kaut ko automātiski, bet viņš turpinās ciest, jo skumjām un bailēm ir pavisam cits segums. Šī ir vairāk meditācija, pastaiga, kopā būšana, labdarība, kaut kas, kas saistās ar mīlestību, kaut kas, kas saistās ar atbalstu, un tad šīs sāpes, šīs emocijas mazinās. Līdz ar to tad cilvēkam ir iespēja sevi ieskatīties un saprast, ko viņš līdz šim ir darījis un kas strādājis, kas nav strādājis. Jo kaut kādā ziņā spēja dabiski atrast sev veidu katram no mums ir. Bet kādreiz cilvēks nomaldās, varbūt ņem kādu citu piemēru, jo tam otram tā palīdzēja. Es arī to darīšu, man arī tā tam būtu jāpalīdz, bet ar mani kaut kas ir pavisam cits, jā. Es nezinu to visu sākumu otram cilvēkam, un man ir cits sākums. Līdz ar to ir kaut kādas citas vajadzības un vēlēšanās, un tāpēc šajā procesā sanāk vairāk nofokusēties uz to, kas man der, ko man vajag vairāk, ko man vajag mazāk, un tā es varu apzinātāk jau rīkoties un justies daudz labāk un ilgtermiņā, arī bez terapeita palīdzības. Kādi būtu jūsu kā terapeiti, varbūt tādi ieteikumi, kādus jautājumus cilvēkam sev uzdot, lai viņš tā kā pietuvotos sev tieši šīm lietām, ar ko viņam aizstāt atkarības, vai kas ir tas, kas viņam patiesi patīk? Uzdot šo jautājumu, kā es jūtos, nevis tikai labi un slikti, bet kādos emociju vārdos, kādas emocijas es zinu. Tātad jau pieminēja tās pamatemocijas, bailes, skumjas, dusmas, prieks, riebums. Kā es jūtos? Ir arī internetā ir atrodams vesels tāds jūtu aplis, jā, kuru var pašpikot, un tas ir burvīgs, jo viņš man pastāst, ka izrādās, ja es dusmojos, es varu sarkastiski ar kādu pajokot. Es pajokoju sarkastiski, viņš apvainojās, tas otrs cilvēks. Bet kas tad bija ar mani, kāpēc man gribējās tā jokot? Es paskatos, es izrādās biju dusmīga. Par ko es biju dusmīga? Kas man izraisīja dusmas? Un es tā šķetinot šīs domas varu nonākt pie atbildes, kā es jūtos, un tam varētu būt šāda saistība. Jo mēs vienmēr skatāmies uz to, kā jūtos es, kā es vērtēju attiecības ar citiem cilvēkiem, un ja es pazaudēju robežu starp otru cilvēku un sevi, tad notiek netik labas lietas, jo kādreiz es tad nesaprotu, vai dusmīgi esmu es, vai tomēr otrs cilvēks. Un kā es raugos uz to savu nākotni, ar to visu, kas ar mani notiek šeit. Jo ja es nejūtos labi un man nav instrumentu, kā atrisināt, es savu nākotni varu redzēt ļoti drūmos toņos, izmisīgi drūmos toņos. Bet ja es atrodu risinājumu šeit, tā cerība jau ir pavisam citāda apjoma, jā, jo man veidojās prasmes, iemaņas, kuras es varu izmantot tūlīt un uzreiz, un man nevajag nekādas tabletes, zāles vai šķidrumus, vai pat cilvēku, ja es varu ar sevi tik galā. Bet tomēr tas nav tik straušs process, kāpēc sākumā kādreiz šis atbalsts tomēr ir vajadzīgs un prasmes jāiemācās. Jā, tāpēc, manuprāt, jūs darat ārkārtīgi vērtīgu darbu šajā ziņā, kad liekat cilvēkiem tiešām kļūt apzinātākiem, ieklausīties sevi, jo tā jau arī ir, kad jebkuras atbildes jau ir mūsos pašos. Mums neviens cits nevar pateikt, mums var tikai jāizvest, uzdot pareizo jautājumu, bet tās atbildes jau ir mūsos pašos. Tā kā liels paldies par sarunu. Un es vēlētos arī uzdāvināt jums dāvaniņu no Nateo, no dabiskā D vitamīna, kas ir pieejams arī dažādās formās, gan kapsulās, gan pilienos, gan arī gumijas lācīšos, ja galīgi nepatīk zāļu formas. Tā kā tieši rudenim stiprināt imunitāti. Ļoti vērtīgi, ļoti vērtīgi. Es sev arī mēdzu teikt, ka lai kādi būtu varbūt šie uzvedības veidi, tomēr šī fiziskā veselība ir jāvērtē, un arī D vitamīna līmenis ir ļoti būtisks psihiskai veselībai. Ļoti. Ja jums vai kādam jūs tuviniekam ir problēmas ar atkarību, nebaidieties par to runāt, jo vērsties pie speciālista uz atklātu sarunu un uz ārstēšanu ievirzīs jūsu dzīvi uz labo pusi. Paldies, dārgie skatītāji, un tiekamies jau nākošajā intervijā!